Tirzniecības parks Alfa jau 6. gadu sadarbībā ar mūzikas ierakstu gada balvu Zelta mikrofons rīko lielo tautas balsojumu, kas ikvienam Alfas pircējam dod unikālu iespēju nobalsot par viņa iemīļotāko gada dziesmu. Līdz ar gada dziesmas noteikšanu Alfa jau 2. gadu rīko labdarības akciju un aicina atbalstīt Latvijas mūzikas skolas, ziedojot tām mūzikas instrumentus un citus mācībām vajadzīgos materiālus. Akcijā pieteicās 41 mūzikas skola, no kurām tika izvēlētas 3 skolas, kas tiks atbalstītas – Varakļānu mūzikas un mākslas skola, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola un Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola. Mūzikas instrumenti ir īstenībā ļoti dārgi. Es atceros, ka tad, kad es pirku savu flautu, tas bija ļoti sen atpakaļ īstenībā, un tad bija grūti laiki, un es atceros, mēs pat, man liekas, maksājam tā kā nomaksu, ka nevarēja uzreiz nopirkt. Un, man liekas, tas ir ļoti daudziem bērniem ir labs instruments, ļoti dārgs instruments, un ja tev viņš ir labs un stāv skapī, tad, cik tu ilgi viņu tur turēsi, kāpēc neatdot kādam citam, lai spēlēm, lai prieks. Tautas balsojuma 2012. gada dziesmas titula ieguvēji grupa Prāta Vētra iegūto balvu dāvanu karti 1000 latu vērtībā no Galaktiko ziedoja savai dzimtajai Jelgavas mūzikas skolai. Skola par šo naudu ir atjaunojusi 4 flīģeļus, kas, kā atzinis mūzikas skolas direktors, paaugstina kvalitāti mācību procesā. Akciju paplašinot un uzsākot sadarbību ar Mārtiņa Freimaņa fondu, ir radīta iespēja ziedot ne tikai mūzikas instrumentus, bet atbalstīt skolas arī finansiāli. Līdz 16. martā aicinām ikvienu ziedot, zvanot pa ziedojumu tālruni 900 6481.